Es nolasīšu pāris savus dzejoļus. Šie ir nekad nekur nepublicētie dzejoļi, nekad nekur publiski nelasītie, tāpēc, ka es Ļeņgradā esmu lasījis un es negribu atkārtoties. Ja? No tos, ko visi jau zina. Un es speciāli atradu caur kaut kādiem tur e-pasta vēstulēm un no brūtiem sūtītām vēstulēm tādas dzejoļas, ko nav dzirdējuši. Sveiki, Gura! Sveika, Katrīna! Tās meitenes, kas senjori ārzemēs un laimīgas. Piedodiet manu brūtistību. Gunai, Čehijā. Kamēr tu vēl tik rožaini guli, aiz saldi, pagāja Hermejs garām tureiz tā loga, klibām tūkstošgadīgām kājām, smagi drebinot ielu un namus, kā tavu māju pilno istaba logus, ieplīsa stikls, bet tu, un man par to prieks. Tu izsapņo bērnību, draugus, 68. gada pilsētu sirdī Prāgu. Un visu tik tuvo, varbūt to pārgudro skolu, kurā šis klibais, jau tas, kas tālumā Hābet mēlis, jo pasietam rakstīts Hefaists. Es tev gribēju piekaut pie sola, kamēr tu vēl tik rožaini guli, jo saldalūks sapnis un kaķis no rīta, ceriņu kūpošā tēja, dārtas barons, piensiltais skats. Indija virtuves plauktā, zini, tikai ar vienīgu čukstu tev vēsta, klibais neatnāks vairs. Kamēr tu guna, uguns tā baltā, kurā dzejnieks satiekas gleznā, arī tu tur esi kā sapnī, kā tikko dzimusī fotogrāfija, ka tā drīksti tūlīt pat nākotnes paust. Jā. Ļoti sematisks dzejolis. Ietekmējoties no Dainām, no bezcerības, no trūkuma, no izmisuma, no Oģmātes mirstošās rokas. Biogrāfija. Dūts mēnestīsca augstu gaisā, kā caura aks minēdama, no vakara nemiņas, vien tumsā grābsties vaiprātīgi, plīv tauriņi un sadeg tumsā, zivis pārni tev tik tuvu garām, šķiet neizbēgs, būs sitiens trūs, kā brūca dziļa aiza būs, kā sausa upes gultne, tā neplūst vēlts dzīvībai un brūci, kas līdz kaulam. Bet tev taču to vajag zināt, cik tuvu pieiet, tuvu drīkstiem spārniem un cik spēcīgi tie tumsā ir pirms sadeg. Ne tev kāda daļa, cik skaisti mirgo un sadegt var bez liesmas. Tev likās skaisti tā dzeja, kurā izgāja ieraudzīt nakti, un cik tīkam tā sēnas glaimo. To visu vēl vairāk tev vajag zināt, jo dzejā kā tumsā var noslīgt. Nē, bērns tumsā nakts taureņas skatīt, klāj gultu zālē rasainā, tepat pie zemes sasildies, velc dzīparus pie savām acīm blāvi aklām un neāpoja nav ko elpot, un neskaties, ja nav no redzēt, nerunā, ja nav ko sacīt. Paņemt, ne ar rokām sagrābt, mācīties un nepazaudēt, tecēt gaismā augšup čalot apkārt, sirdī savai dvēselītei krustu krustī maldu guņus izgaiņāt, augšup celties agrā rītā, izgarot to mūžam garo, saulei austot, būt jau tur. 2002. gads, 8. janvārs, pos. Fragments no operas, ko man palūdza rakstīt Mākslas akadēmijas studente, diploma darbam, scenogrāfijā. Iespējams, kad varētu uztaisīt no viņas operu, man palūdza rakstīt operu, libretu jaunai operai par klīstošo holandietu Vāgneru. Un tā kā Vāgners ir vīcinieks, bijis reiz, es sapratu, ka par Vāgneru ir jāraksta jauna opera, jauns librets, jauns teksts, jauna mūzika. Pietiek ar to, kas ir taisīts, ir tagad mūsu laiks. Ko mēs par to varam rakstīt? Tikai fragments, piedodiet. Pilnīgi iespējams, ka tuvāk upei ir tuvāk jūrai. Tuvāk jūrai
ir tuvāk svešām tālām zemēm, bet kad ir tuvāk saulei, bet kad ir tuvāk mieram, bet kad ir pateikt nemelojot, bet kad ir tuvāk savējiem un mieklim, kurā stiklu nedur pēdās nakti, o uz stīgas putniem, kur tiem spēlēt, hai vēji, tajās uzauž lūksnes, un mani krasti savienojās vienā plaukstē, vienā dūrā, asins ritē, o ģitāra tilts, kas būs tas vējš, kad būs tie vārdi beidzot rastie uz dvēsles tīgām klaidoņiem, tad medus pilēs viņiem. Ai, Mississippi, ai, Daugavā tu nāc un plūsti. Nē, es pilu viņā, tās ir asins, kas tur plūst. Ei, anglikāņu trepītes, es atkal esmu tur pie jums. Un kas būs? Tad, kad tumsā naktī dzimis puisēns gaismu meklēt, tas spējas ar baltām restēm, torņi vien, kas zīb, es gaiduši te malā, kad visi Rīgas torņi grūs un dīkst. Tāds vārds, kad neviens tā nesacīs, kad visu atstāt drīkst, kad nav nekur, vien attālums tik zils, tik dziļš kā ēnai, kas galdu klāj un ēnu maizi ēd. Pret manu vientuļo salu triecās neziņas viļņi ar tums un bailēm, žēlabām spožām. Tik pilnas bija tev acis, kā dārs debesīs starp mums, kad kīno. Kādu brīdi tās dejoja zaļos vilnīšus. Aiman, aimanā, aiman, aiz traume, kad tā atkal aizrūto nianses skūdras, mums atkal nav laika. Nāk miegi, nāk zagļi, nenāk rītausma trausla. Bet es zinu, jāceļas, jāiet pār tiltu, jāiztur saule, kurā tu atgūsties savu un skauģu, tavu bojā ejošo labvēļu rokās. To prātos pukst, jā, tas būs pieskāriens pār gālēm, sniegotēm. Mātiņš rakstīja nabaks, jo mute pēc skaļuma slēdz, vāda riet mūžībai aust, kam visa debes tāds loks, tam vāda ir īsti kaut nesalasāmi. Es redzēju, bet zināt bija vairāk kā redzēt. Bira ozoliem lapas kā nabagu kaparu nauda, pašā vakarā vēl virs tālo mežu horizontiem no miglas iznāca saule. Kā nabagu nauda līdz rītam bira ozoliem lapas, un līdz sirdsapziņas dziļumiem tajās kā nedrasētas ilgas, kā asaras saplūšanā, es meklēju sāpes un dzēju bērnības lūksnes nepazūdošos vārdus. Bet tu teici man dzēra skumja, kā lai tam tic, kad mutes smejas, dzērtēju, klusēju, ielapo gaismu un vērās dzemdēt svešādus vārdus. Es tev dzējo rakstīšu, rīt būs dvēsele, dūjiņa balta, tu man nelieks rasi no dziediem, nebūs vēl rūpes, vējš nelocīs galotnes bērziem, zāle kā lūpas, čukstēt lūkšanas soļus. Jā, tā ir tikai nejauša doma, es pazīstu mākoņus, neredzot sauli. Nekur nav satikts tāds cilvēks, kas Dievam spēja samaksāt gaismu. Es tev klusējuši netīksmes savas, tās milzuma krāsēnās lapas, viņu salma nokostot dzīvi, kas tagad man balta vai melna, prāts sažņaucās dūrē, cik tā kaistlību siena ir cieta. Zeme ir slidena augsta, veras lūpas neskaņas, kungs, tev taču visas manas lūkšanas cietās. Vai tas ir klusums vai ticība? Vien krustiņš uz krustīm balo.